Sveicināti kārtējā pārskata par Eiropas revīzijas palātas darbu. Mēs publicējam vairākus atzinumus par ES nākamo daudzgadu budžetu. Tiem, kurus interesē detaļas, iesaku iepazīties ar mūsu atzinumiem par jauno Eiropas fondu, Eiropas konkurētspējas fondu, programmu Globāla Eiropa un jauno snieguma satvaru. Uzsveram, ka ES budžeta apjomam jāatbilst politiskajām prioritātēm. Tam jānodrošina skaidra ES pievienotā vērtība, jāuzlabo pārskata atbildības mehānismi un jāizteno solījums par vienkāršošanu, jo īpaši finansējuma saņēmēji. Pārējot pie enerģētikas un klimata, mēs analizējam pagaidu dekarbonizācijas fondu un secinājam, ka vairāk uzmanības būtu jāpievērš finanšu pārvaldības uzlabošanai. Jauniešu nodarbinātība ES joprojām prasa īpašu uzmanību. Šobrīd bez darba ir mazāk jauniešu nekā pirms 10 gadiem, bet ES finansētajiem pasākumiem joprojām trūkst fokus uz ilgtermiņa rezultātiem. Un jaunieši, kuriem atbalsts ir nepieciešams visvairāk, aizvien ir visgrūtāk sasniedzami. Raugoties ārpus ES robežām, mūsu revīzija par Rietumbalkānu investīciju satvaru transporta infrastruktūrai secinājām, ka ES dotācijas neapšaubāmi rada pievienotu vērtību. Taču vairāk jāprioritizē ilgspējīgs transports, jānovērš kavēšanas un jāiestrādā skaidrākas izmaksu aplēses. ES nodokļu maksātāju naudas aizsardzība vienmēr ir mūsu uzmanības lokā. Mēs revidējam atvesļošanas un noturības mehānisma izmantošanas pārredzamību, kā arī izvērtējam Eiropas komisijas krāpšanas apkarošanas stratēģiju. Lai mūsu darbs būtu pieejamāks plašākai sabiedrībai, pirmo reizi publicējam mūsu revīziju par pilsētu piesārņojumu viegli lasāmā versijā. Tā ir secināts, ka ES pilsētas kļūst tīrākas, bet gaisa kvalitāte joprojām neatbilst standartiem un trokšņu līmenis ir pārāk augsts. Nākamais pārskats oktobrī, un plašāku informāciju atradīsiet mūsu mājaslapā.